Žēlastība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs svētais Lūka 22. nodaļā. Un kad tā stunda pienāca, tad Jēzus apsēdās pie galda un apustuļi līdz ar viņu. Un viņš tiem sacīja: es esmu ļoti ilgojies šo paskā jēru ar jums ēst, pirms es ciešu, jo es jums saku, es to vairs neēdīšu, tiekams tas piepildīsies Dieva valstībā. Un biķeri ņēmis, viņš pateicās un sacīja: ņemiet un dalaiet to savā starpā, jo es jums saku, es nedzeršu no vīna koka augļiem, tiekams Dieva valstība būs nākusi. Un maizi ņēmis, viņš pateicās, pārlauza to un tiem to deva sacīdams: tā ir mana miesa, kas par jums top dota. To darēt mani pieminēdami. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdienas sacīdams: šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums top izlietas. Bet redzi, mana nodevēja roka ir ar mani pie galda. Jo cilvēka dēls gan tā aiziet, kā tas nolikts, tomēr vai tam cilvēkam, kas viņu nodod? Un tie sāk apjautāties savā starpā, kurš gan no viņiem tas esot, kas to darīšot. Tā Kunga vārds. Un Dievs svētais gars atklāja mums savus vārdus, lai tie mūs stiprina un vada ticībā un dzīvē, jo Tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Šodien, ja ieklausījāties, mēs lasījām par 2 kalpošanas pakāpēm. Par diakonu ieviešanu, kuriem jāuzņemas rūpes par atraitnēm, lai mācekļiem pirmajā vietā paliktu kalpošana ar vārdu. Starp rindiņām apustuļu darbos var saprast, ka interese par šo vārdu pieņemas spēkā, ka ļaudis nāk uz pirmkristīgo draudzi aizvien vairāk, un tam nav traucējusi nedz Jēzus nāve, nedz visu tā traģisko notikumu uztvere. Cilvēki ir sākuši saprast, ka viņu dzīvē caur šo notikumu ir atnākušas pārmaiņas, ka ir noticis kas pilnīgi negaidīts. Pēc diakonu ieviešanas amatā, kas notiek caur roku uzlikšanu, gluži tāpat kā pirms nedēļas, arī šeit tika ievesti amatā pirmās pakāpes garīdznieki, darbinieki, garīgie darbinieki, evaņģēlisti. Viss tikai tur sāsinās, jo arī jaunie diakoni Stefans ir svētā gara pilns. Mums arī tā gribētos. Vai mums ir dots kas mazāk? Uz to atbildi var saskatīt evaņģēlijā. Jēzus zemes dzīve un sludināšana, mācīšana rit, kā tas ir noteikts, pēc kārtas notikumu virtene. Katra epizode, kuru mēs lasām, jeb perikope, kā saka baznīcā, ir saistāma kopā ar citām, skatāma attīstībā un ir stingri likumīga, nekā nejauša. Mēs pat savā dzīves ritumā reizēm sajūtam, ka viss notiek kā ar viņa roku vadīts. Bet evaņģēlija beigu daļā, finālā, skan vārdi, kas ir kā pavēle visam turpmākajam vakarēdienas. Tā ir tā galvenā saikne, kas nodrošina mūsu
saistību ar viņu un mūsu ceļu ticībā. Tas ir baudāms tikai ar sapratni. Šeit klausoties, kā Jēzus runā ar mācekļiem, cik tas ir izjusti, sirsnīgi un cilvēcīgi, kā viņš atklāja vakarēdienas secību, arī mēs to varam izjust dziļi, emocionāli. Es esmu ļoti ilgojies. Pirms es ciešu, ņemiet, ēdiet, daliet savā starpā. Vai zināt, kas tas ir? Tas ir aizejoša cilvēka novēlējums. Tā ir viņa pēdējā griba, kas izteikta mācekļiem, jo pie krusta jau viņu nebūs. Viņš viņus var uzrunāt tikai šeit. Tātad šis patiesībā ir viņa garīgais testaments. Mācekļi kļūs par viņa mantiniekiem. Viņi satvers un dzīvos ar to, ko viņš dod. Viņš dod jaunu derību, jaunu iziešanu, kā Mūzes iziešana pirms tam, citādu izpirkšanu no grēka varas, kā deva Mūzes. Tā bija vecā derība, bauslības likumi, vecais testaments. Šis ir jauns, kas ir rakstīts cilvēku sirdīs, un tā spēks tiks pamatots viņa asinīs. Tā ir Dieva pavēle, kas izmaina iepriekšējo, pie kuras turas jūdu priesteri, un viss ir iekārtots, visi ir paklausīgi, līdz tam brīdim, kad Jēzus sāk sludināt, mācīt un dziedināt. Un tādēļ ir vajadzīgi šie daudzie brīnumi, kas toreiz arī notiek, lai būtu saprotams, ka kaut kas ir mainījies, ka Dievs ir viņu vidū. Bet, ja tam nevar noticēt, tad tomēr vajag saprast, ka tas, ko dara Jēzus, un vēlāk viņa mācekļi un diakoni, var notikt tikai Dieva spēkā. Tātad Dievs tomēr ir ar viņiem. Tā tas ir arī šodien. Brīnumi notiek retāk, bet Dievs tāpat ir pie katra, kas viņu pie sevis pieņem. Ja šeit evaņģēlijā pašlaik tiek iestādīts Paschā mielasts, tad vēlāk, pēc augšām celšanās, būs Emavas ceļa gājēji, kuriem Jēzus visu stāstīs un skaidros jau kā notikušu. Un tad atcerieties, vakarā, nonākot Emavas mājās, notiks pirmā jaunās maizes laušana. Un tad viņš tapa pazīts un vairs nebija redzams, jo bija klātesošs vakarēdienā. Es zinu, ka visi zina, ka šādiem pat vārdiem mēs par to liecinām daudzas reizes baznīcas gada gājumā, bet neskādēļ tas neliekas lieki, jo mēs laužam maizi katrā dievkalpojumā, un tas notiek pat vairākas reizes nedēļā, un katru reizi atkārtojam šos pašus vārdus, jo tie ir īpaši, tie ir Kristus pavēles vārdi. Tas ir apsolījums, kuru viņš arī piepilda pats ar savu klātbūtni katrā vakarēdienā. Visu notikumu secība toreiz rādīja, ka Dieva nodoms par spīti visam piepildās. Pirmie liecinieki to izteica, runādami gan par eņģeļiem, gan katrs dažādi atstāstīdams vienus un tos pašus notikumus, kā nu katrs bija sapratis,
bet viss gāja savu gaitu. Pret Dievu neviens nevarēja. Kā ir tagad? Vai tagad Dievu bīstas, vai klausa, vai seko, vai ievēro šo viņa testamentu? Nē. Jo domā un dzīvo tā, it kā viņa nebūtu. Vai tam, kura roka mani nodos? Vieni no spēcīgākajiem vārdiem jaunajā derībā. Vai tam, kas man nesakos šodien, jo nekas nav mainījies, un Dieva esamības apšaubīšanu var salīdzināt tikai ar saules noliekšanu. Diezgan smieklīgi, vai ne? Saule stāv debesīs, iet savu gaitu, ik pa brīdim taisa kaut kādus tur vulkānu, kā dusmu izvirdums, kas mums te uz zemes ietekmē, un saulē galīgi neinteresē, ko te kāds par viņu domā, ka tā kādreiz par karstu, vai ka tās atkal nav. Ar Dievu ir citādi. Dievs ir dzīvs. Viņš jūt katra cilvēka domas. Un Jēzus šajā vakarā ilgojas pēc mācekļiem, lai būtu vienots ar viņiem pašā pirmajā svētā vakarēdiena mīlestībā. Viņš ilgojas būt vienots ar savu tautu, kuras vidū viņš ir dzīvojis tos 30 gadus, kas ir tuvākie pat pēc jūdu tradīcijas. Tāpat kā Dievs, viņš ilgojas pēc visu cilvēku cilts mīlestības. Toreiz viņu nodeva nodevējs, lai viss notiktu pēc rakstiem. Kā ir ar šodienu? Vai arī šodien tik daudziem viņš ir jānodod? Vai nav bailes neieklausīties, neuzklausīt, neiedziļināties, skriet pa virsu un teikt, es nekā nejūtu, nekā tāda nav? Saule šodien bieži bija apmākusies. Dažreiz viņas vispār nav un līst vienā laidā. Ir saule, redz, kur spīd, nekur nav palikusi. Un Jēzus ir, nekur viņš nav aizgriezies. Mēs gan varam pazaudēt modrību par sevi un par saviem tuvākajiem. Mums ir jābūt tādām pat ilgām pēc Jēzus, kā viņam pēc mums. Pat katrs dabas ticīgais zemnieks jūt dabas tuvumu, jūt zemes elpu, miglas smaržu. Jā, miglai ir smarža. Līgo vakarā daudz ko var sajust no Dieva klātbūtnes. Tikai neko nevajag aizlikt Dievam priekšā. Ne alu, ne šņabi, ne vīnu, ne daļo meiteni. Viņš ilgojas būt pie mums. Un mūsu ilgas pēc šiem svētkiem patiesībā ir ilgas pēc viņa. Tādēļ mēs arī šodien, šajā vakarā, kad puse pilsētas vai vairāk jau ir laukos, esam šeit. Un tādēļ arī šodien mēs svinēsim svētā vakarēdiena mīlestību, un viņš būs pie mums. Āmen. Un mēs apliecināsim savu ticību viņam šodien, šobrīd un tūlīt. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesis un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu,
kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu draudzi, svēto biedrību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen!